Esiet sveicināti atpakaļ blogā. Pašlaik atrodos Latgalē, un mēs ar ģimeni izdomājam, ka patiesībā negribās sēdēt mājās un gribās aizbraukt kaut kur un apskatīt dažas vietiņas, kur mēs neesam braukuši. Tāpēc šodien mēs braucam uz Daugavpils un Krāslavas pusi, un es izdomāju, ka patiesībā es vēlos šo braucienu nofilmēt, un šis būs tā kā ceļojumu vlogs. Un tas var kalpot jums kā ideja vienas dienas izbraucienam Latgalē. Plānā ir apskatīt ļoti foršas un interesantas vietiņas. Dažas mēs, protams, neapskatīsim, jo mēs tās jau esam redzējuši, bet par tām es arī pastāstīšu, tā lai jūs tās nepalaidiet garām. Tāpēc skatieties un iedvesmojieties! Pirms devāmies pa taisno uz Daugavpili, izdomājām iebraukt Višķos, kur ir iespējams apskatīt Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcu. Tā ir viena no nedaudzām baznīcām, kas būvēta no šķeļtiem akmeņiem. Tā ir 30 metrus gara un 15 metrus plata. Un jāpiebilst, ka ievērības cienīgs ir melns ozolkoka altārs, kas tika pārvests no Dupnas kapeles. Godīgi sakot, apskatot šo baznīcu, es vairs neapšaubu cilvēku teikto par to, ka parks apkārt dod tādu kā Toskānas atmosfēru. Tā ir tiešām jauka vieta, kur iebraukt un apskatīt. Pati baznīca atrodas tuvu ūdenim, tāpēc siltā laikā var iebraukt, izpeldēties un apskatīt skatu torni, kas atrodas pavisam blakus. Pašlaik esam atbraukuši uz Daugavpili, apstājāmies pie Stropu ezera, jo šeit ir uztaisīta taciņa apkārt ezeram, tāda neilga pastaigāties, pabaudīt laiku. Šeit, protams, ir arī pludmales, var peldēties, izklaidēties. Lielais Stropu ezers atrodas pašas pilsētas nomalē. Ezera krastā ir uzbūvēta 3 km gara promenāde ar skaistu skatu uz Priežumežu un ezera virsmu. Pie ezera ir pieejamas tik daudz dažādas atrakcijas, ka jūs šeit varēsiet pavadīt visu dienu. Blakus ezeram atrodas piedzīvuma parks Tarzāns, kempings, kā arī vairākas pludmales, atklāti peldbaseini, lekšanas torņi, kā arī speciāli bērnu peldbaseini, atpūtas laukumi ar trenažieriem, volejbola laukumi un cits. Papildus ir pieejama velonoma un dažādi ūdens sporta veidi, bet patiesībā man patika vienkārši pastaigāties un izbaudīt šo skaisto laiku. Ja jau mēs esam atbraukuši uz Daugavpili, protams, ir jāieiet arī muzejos. Un pirmais muzejs, kuru mēs apciemosim, ir retro automašīnu muzejs. Šis muzejs patiesībā ir viena liela privātā kolekcija, ko savas dzīves laikā krāja īpašnieks. Mēs bijām vienīgie, tāpēc varējām kopā ar īpašnieku apskatīt visas mašīnas. Viņš mums pastāstīja par to vēsturi un, protams, pavēstīja daudz interesantu faktu. Tāda kā ekskursija var teikt pieejama latviešu, krievu un angļu valodā. Šajā ekspozīcijā var apskatīt vairākus 10 Moskviču mašīnas, kā arī dažas Volgas, Žiguļus un pat Mercedesu. Iespējams, ka šī ir pati lielākā Moskviču kolekcija Baltijas valstīs. Un var teikt, ka viens no vecākajiem kolekcijas automobīļiem ir ražota 1947. gadā, pēckara periodā, kas ir arī automašīnu markas Opel kopija.
Īpašniekam ir ekskluzīvas Moskviču mašīnas, kas tika speciāli taisītas un būvētas tikai priekš ārzemēm un kuras nevarēja nekur atrast PSRS teritorijā. Protams, ir arī interesanti apskatīt bērnu automašīnas, bērnu krēslus, kas patiesībā bija ļoti unikāla lieta un ļoti dārga, kā arī tādas visas mazas detaļiņas. Protams, kā jau latgalieši un pat vispār kā Latvijas iedzīvotāji, mēs nevarējām paiet garām Šmakovkas muzejam. Jāmin uzreiz, ka Latgalē ir pieejami patiesībā vairāki Šmakovkas muzeji, bet tieši šajā muzejā ir iespējams uzzināt vairāk informācijas ekskursijas laikā. Kā mums pasmējās gide, ja vēlaties vairāk dzert nekā klausīties, jāiet uz citiem muzejiem. Šmakovka, Kanģa vai kāds cits nosaukums ir Latgales mantojuma neatņemama sastāvdaļa. Jums ir iespējams uzzināt, kā Šmakovka veidojusies, attīstījusies un kā gadiem ejot cilvēki joprojām turpina lietot šo dzērienu. Jūs varēsiet apskatīt gan mūsdienu, gan arī vēsturisko Šmakovkas darināšanas rīkus. Kas patika tieši man, tad izstāde sākās ar to, ka pastāsta, ar ko lepojas Latgale un specifiski Daugavpils novads. Papildus šeit arī varēja apskatīt vienīgo pudeli, kurai ir sava vārdiena. Kāds vārds tad ir tai pudelē, jūs varēsiet uzzināt, apciemojot muzeju. Ekskursijas beigās par papildu samaksu ir iespējams nogaršot dažādus Šmakovkas veidus. Ļoti neierasta garša pēc nosaukuma likās Šmakovka ar mārutkiem. Gribu ieminēties par vēl dažām vietiņām, ko var apskatīt Daugavpilī. Un pirmā vieta, kur obligāti jāizbrauc, ir Daugavpils cietoksnis. Es rekomendētu šeit atbraukt vasarā uz festivālu, kad notiek cīņu rekonstrukcijas un ir dažādas aktivitātes. Daugavpils cietoksnis ir pēdējais bastiona tipa cietoksnis pasaulē. Un skatoties no putna lidojuma, kādam tas var atgādināt sauli, kādam zvaigzni vai pat cikspārni. Cietokšņa teritorijā atrodas arī Marko Rotko mākslas muzejs. Pat labam tā ir vienīgā pastāvīgā Rotko darbu ekspozīcija Eiropā. Rotko ir pasaules slavens amerikāņu mākslinieks, kas piedzima Daugavpilī. Protams, Cietokšņa teritorijā atrodas arī citi muzeji un apskates iespējas. Nākamā vieta ir Baznīcu kalns, kurā ir iespējams līdzās apskatīt 4 konfesiju dievnamus – luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku. Daugavpilī ir arī vairāki skaisti parki pastaigām, bet tagad dodamies tālāk mūsu piedzīvojumā. Tagad mēs jau braucam uz Krāslavas pusi. Esam nedaudz nogriezušies, lai apmeklētu parku ar nosaukumu Stalkers. Atpūtas parks atrodas krāšņā vietā pie pašas Daugavas. Parka apmeklējums maksā 4 eiro no pieauguša, kā arī ir iespējama lapanes noma par atsevišķu samaksu. Parks ir privātā teritorija, kur jau kā 8 gadus uzkop parka īpašnieks un padara to vien vairāk un vairāk pievilcīgu apmeklētājiem. Parka labiekārtošana ir viņa hobijs. Taču jau no pirmā acu skatiena var pamanīt, cik ļoti īpašniekam deg acis par to, ko viņš dara.
Parks ir sadalīts vairākās zonās. Ir Japāņu stūrītis, ir rododendru ziedēšanas taka, atpūtas stūrīši bērniem un pieaugušiem, pilsdrupas un daudz kāds cits. Visā parka teritorijā ir iespējams apskatīt dažādas skulptūras un neierastus augus. Pastaigājoties pa šo parku, jūs jutīsiet mieru, spēsiet atpūsties no ikdienas steigas un spēsiet pabaudīt skaistus skatus uz Daugavu. Tāpēc, ja jūs būsiet kaut kur netālu, tad obligāti rekomendēju šo vietu apskatei. Mēs paši plānojam šeit atgriezties. Es pieņemu, ka daudzi no tiem, kas skatās, atceras latus un atceras, kā izskatās banknote, kas ir vērta 10 lati. Ja jūs neatceraties, tad tur varēja redzēt bildi ar Daugavas lokiem. Un mēs esam atbraukuši tieši uz to skatu torni, no kura var redzēt to pašu skatu. Skatu tornis patiesībā pats par sevi ir neliels. Apmēram 5-6 stāvi skatoties, kā katrs to skaita. No skatu torņa atveras skatus pašu Daugavu, un pretējā pusē jūs redzēsiet pļavas un mežus. Tieši šis ir ikoniskais 10 latu skaits. Ja paskatīsieties uzmanīgāk, tad varēsiet pamanīt, ka Daugava pamazām maina savu virzienu, un kaut kad mēs vairs nevarēsim novērot tik izteiktus līkločus, kā ir attēlots banknotē. Un nu mēs jau esam iebraukuši Krāslavā. Tā kā visi nedaudz nogurām, tad plānos bija apskatīt tikai vienu vietu. Grāfu Plāturu pils komplektu, kurā ir iekļauta kungu māja, ko paši kraslavlieši lepni sauc par pili, saimniecības ēkas, stallis un baroka stila parks. Pati pils ir apskatāma tikai no ārpuses, taču blakus ēkās ir ierīkoti dažādi muzeji, kur ievērības cienīgs ir Leļļu muzejs. Komplekss pēc izkārtojuma nedaudz atgādina patiesībā Siguldas jauno pili. No parka teritorijas atveras skaists skats uz pašu pilsētu un uz Daugavu, kā arī šeit ir iespējams apskatīt mākslīgās akmens grotas. Grāfi Plāteri veidoja parku tradicionālā itāļu stilā, ar terasēm, dīkiem, grotām, retu augu un koku stādījumiem. Pagaidām ir atjaunot tikai viena grota, un virs otrās ir izveidots skatu laukums. Lielajai grotai ir vairākas ieejas, metāla vārtiņi, dekoratīva balustrāde. Pēc restaurātora iniciatīvas uz akmens postamenta ir uzstādīta lauva skulptūra, esošās pils sargs. Krāslavā papildus ir iespējams aizbraukt uz Kārņickas kalnu, kur varēs atpūsties un paskatīties uz pilsētu no augšas, vai arī uzkāpt uz Priedēnes skatu torni, kas atrodas pilsētas centrā pie upes. Savukārt noejot lejā, jūs nonāksiet zelta pludmalē ar Daugavas un tilta skatu.
Tā kā uz Krāslavas pusi mēs braucām pa Daugavas labo pusi, tad kreisajā pusē palika viena skaista vietiņa – Vecelienes vai Červonkas mūžas pils. Reti vispār, kura augšzemes mūža līdz mūsdienām ir saglabājusies nebojāta, un vēl mazāk ir tādu, kas izskatās tikpat labi, cik dotā mūža. Šobrīd mūžas pili ir iespējams apskatīt gan individuāli, gan grupās, gan arī gida pavadībā. Visas šajā video pieminētās apskates vietas jūs varēsiet atrast zemāk aprakstā. Uz šīs nots arī pienāca beigas mūsu nelielam ceļojumam. Es ceru, ka jums patika, jo mums ļoti. Mēs esam noguruši, tagad brauksim mājās un beidzot atpūtīsimies. Bet jūs droši spiediet laiku, piesekojiet manam profilam, lai nepalaistu garam tādus video un līdz tikšanai nākamajā reizē.